Anna stāvēja pie plīts un vārīja tik iecienīto kauliņu zupu. Tā garšoja gan Donātam, gan Zanei un pašai ar. Pieliks klāt burkānu, sīpolu, kādu kāpos sauju un to visu, protams, noslēgs kartupeļu gabaliņi. Sīpolokus un dillas tad iebērs katrs savā bļodiņā. Griežot dārzeņu saimi, Anna domāja, ko tad Zane darīs, ko tālāk mācīsies pēc skolas beigšanas. Savreiz jau tika pārunājušas. Meita minēja, ka lopiņi un visi pārējie kustonīši ar pie sirds. Varētu tad par vetārsti. Dārza lietas ar nav svešas, par agronomi tad var būt. Pie šujmašīnas ar labprāt piesēst. Kad Zane bija mazāka, kādu Lellas kleitiņai līdzīgu drēbes gabaliņu, tad mazie pirkstiņi mēģināja sašūt. Vēlāk jau mēģināja noturēt taisno vīla aizkaru gabalam vai kādam mājas priekšautam. Interešu ir daudz, bet nes, kura tad ņems virsroku, kuru Zane izvēlēsies. Šobrīd, ķerot saules vasaras treknos starus, meita kopā ar kapli, tad tiem ļāvās piemājas dārza vagās. Anna pavērās pa virtuves logu. Tur jau viņu varēja redzēt. Rudenī jau būs 15. Prātīga meitene tiešām par daudzām lietām spriež ar jau pieauguša cilvēka domāšanu. Mīļa. Tagad Annu sauc tikai par mammu. Vakaros vēl labprāt ierušanās mammas padusītē, un tad abas pārunā visas meiteņu pasaules lietas. Arī pie tēta pieglaužas, bet ar tēti tomēr ir savādāk, bet ne mazāk mīļāk. Tūlīt jau varēs likt sagrieztos kartupeļus. To izdarījusi Anna izgāja ārā, lai sarautu sīpolokus un dillas, un pie viena pasauktu meitu pusdienās. Zanīt, met nu mieru, atvelc elpu, nāc bērns pusdienā. Labi, man tikai 2 soļi, lai pabeigtu vagu, un tad, lai tad pabeigtu, jo vakarā gribēšu aizskriet līdz Edītei. Labi, mīļi noteica Anna un devās atpakaļ uz virtuvi. Pēc mirkļa Zane jau nomazgājusi rokas, kā putnēns tupēja uz krēsla galda galā. Ņem nu bļodiņu un ielej, cik gribēsi, redz, kur sīpoloki un dillītes. Zane ielēja gardās pusdienas, pielika krējuma karoti un maisot gardo zupu iesāka. Es tad vakarā līdz Edītei aizskriešu, gribu aprunāties. Labi, ko tava klases biedrene izdomājusi darīt tagad, pēc skolas beigšanas? Tā īsti nezinu, bet nojaušu, tāpēc gribu ar viņu satikties. Strebjot karsto zupu, atbildēja Zane. Bet pati, es izdomāju, ko gribētu. Es te vārīdama prātoju, ka tev gan dzīvnieciņi patīk, gan dārzā ar nevainas, šūšana ar nav sveša. Nu īsti nezinu, pagaidām. Nevelc garumā, ja ko varu līdzēt ar padomu, saki droši. Anna raudzījās ar mīlestības pilnu skatienu. Zane, kā atbildes vietā, atsmaidīja. Pēcpusdienā Zane tad pie klases biedrines Edītes. Donāts jau var mājā. Šodien tā necerēti ātrāk. Darbu nevarējis pabeigt, traktors čupā. Rezerves daļas uz vietas nav. Pirmdien tikta atvedīs. Tāpēc ir tik laicīgi ticis brīvs. Anna pasildīja jau padzisušo zupu, pati piesēda tāpat, kamēr vīrs ēd. Zanīte līdz Edītei aizgāja. Ieminējos, vai ir izlēmusi, ko tālāk darīs. Vēl nesot izlēmusi. Jau tik liela. Negribas vēl prom laist. Jā, laiks nestāv uz vietas. Donāts teica, raugoties pa logu. Jau deniņi bija kļuvuši iesirmi, kā rolas baltuma būtu apsmērēta un savilkta nelielās krunciņās, bija āda ap acīm. Vairs nebija tik raids darba solis, biežāk vajadzēja atpūtas pauzi.
Arī mugura sāka atgādināt par neskaitāmajām stundām un dienām, kuras ir pavadītas pie traktora stūres. Anna slimā kāja arī pēdējā laikā ļoti bieži negribēja klausīt. Naktīs pārpūlēta ļoti sāpēja. Tāpēc jau šo rudeni Donāta sieva dosies pelnītā atpūtā. Nu negulēs jau gulta augšpēdus, tāpat jau strādās, tik pa māju. Jo ir jau atšķirība 30 govis apkalpot vai tikai vienu. Lēnu garu, atpūsdamās, visus piemājas darbus sadarīs. Donātam gan vēl kāds laiciņš, kamēr tiks pensijā. Vīrs bija paēdis, kamēr pakūpinās savu cigareti turpat mājas priekšā uz soliņa, Anna ar tad piesēdīs blakus. Jauki, ka tā abi var pabūt kopā kaut tos pāris mirkļus, kad nerauj kāds darbs tai nebeidzāmajā skrējiena virpulī. Dobē auga silti dzeltenās samtenes. Dažai dabas māte, kā neatkārtojams mākslinieks, bija iemetusi brūnga no toņu šļakstus. Turpat līdzās jau trekni saugušas asteres, kuras gaidīja to laiku uz rudens pusi, kad varēs visiem parādīt krāšņos un dažādo krāsu kādatiņu ziedu liedussargus. Jo noziedējis bija lausto siržu krūms, it kā aizslēpušies aiz tā flokšu debesmannas ziedu galviņas, rozā, baltas, violetas. Vakaros tās tik reibinoši smaržoja. Kaimiņu puduriņā auga palielā kompānijā, garos kātos ar dzelteniem ziediem. Tos Anna bija dabūjusi no vienas fermas sievas. Viņa izrādījās nav skopa. Dalījās ar kādu dzīves padomu vai gudrību, arī ar stādu sēklu audzēšanu. Šiem skaistajiem ziediem Anna nosaukumu nezināja. Kad jautāja Vitai, kā tās sauc, viņa ar tik noraustie plecus. Es tās saucu par medus puķēm, jo tajās visu vasaru mīl uzturēties bites. Taisnība jau bija, jo rīts vai vakars saulainajās dienās varēja sastapt pa kādai bitei. Tālāk jau piemājas dārzs. Tur kā ritmu simfoniskajam skandarbam iesāka burkānu vagas, kuras rīta pusē ravēja zane. Tālāk sīpoloku zaļie matu ērkulīši. Turpat dillas bija sev atradušas vietu, bez saimnieces rokām, pašas sasējušās un lekli saugušas. Tad jau cūku pupu armija, pēc tam gurķu zaļās lapas, starp kurām kā dārgakmeņu meklētājiem jāatrod gurķi. Biešu pāris vagas, tad seko runkuļu draudze. Pie tiem kā sargi daudzās kartupeļu vagas. Kā noslēdzošās tad dālijas, kuras tāpat kā asteres, nevarēdamas sagaidīt rudeni, kad varēs cīnīties ar rudens salnām, kurš kuru pieveiks. Vakarpusē atgriezās Zane un paziņoja, ka ir izlēmusi savu nākotnes profesiju. Anna un Donāts gaidīja, kas tad tā būs. Uzvarēja šuvējas specialitāte. Arī Edīte mācīsies to pašu, tāpēc dosimies visur kopā. Būs labi, ko sakāt? Ļoti labi, tev jau no mazām dienām patika kaut ko šūdināt, kamēr es ar kaut ko meistaroju, un tev labi padevās, iesāka mamma. Tēt, ko tu neko nesaki? Nu, ko es, meit, varu teikt? Tev jau jāizlem, ko labāk gribēsi, jo tev tomēr būs maize jāpelna. Šuvējām jau vienmēr darbs ir. Vai tu rāvēslēdzēju biksēm pāršūt, vai kādu glaunāku kleitu? Labi, ka no mājām nebūsi viena pa svešajiem ceļiem. Varēsi tad ar Edīti kopā. Visi apsprieda, kurā tad dienā dosies abas iesniegt dokumentus. Pēdējās augusta dienas Donāta mājā bija rosīgas.
jo noritēja Zanes pošanās uz patālo profesionālo skolu, kurā tad viņa un Edīte apgūs visas zināšanas par šūšanas lietām. Pārskatīja uz gultas salikto, lai neko neaizmirst un paņemt visu nepieciešamo ikdienai, arī dzīvei kopmītnēs. Uz mājām tik pāris reizes mēnesī, jo biežāk izbraukāt būs grūti. Visu salika lielajās somās. Šoreiz rudenīgajā rītā, nevis augstajā janvāra dienā, pieturā stāvēja tie paši 3 – Donāts, Anna un Zane. Visi gaidīja Edītes tēvu, kurš bija ar mieru jaunās skolnieces nogādāt līdz autoostai, un tad gan tālāk jau pašas. Transports piebrauca, asaras, atvadīšanās. Atvērtajā bagāžniekā salika Zanes pauniņas, blakus Edītes. Zane iesēdās un auto aizbrauca. Anna ar Donātu noraudzījās, kā mašīna, kā savulaik no plastelīna veidotie Zanes darbiņi, aizvijās pa ceļu un pazuda tālumā. Anna slaucīja asaras. Viņu mierināja vīra siltais rokas apskāviens ap plecu. Donāts arī sakodis zobus, turēja asaru miklumu acīs. Šo stāstu sacerēja un ierunāja Dace Veikša.